Labdien! Es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podkāsts Veselīgas sarunas. Tajā ik pārnedēļa sadarbībā ar Veselību centra apvienību un tās speciālistiem izzinām dažādas aktuālas tēmas, lai ik viens no mums varētu spērt nākamos soļus tuvāk savai veselībai. Šoreiz parunāsim par kādu problēmu, kuru, diemžēl, nereti devē arī par globālu pandēmiju. Proti, katrs 8. cilvēks pasaulē cieš no aptaukošanās. Tā vismaz liecina Pasaules veselības organizācijas pērn ziņotais. Un, lai uzzinātu visu svarīgāko par aptaukošanos šodien, uz sarunu esmu aicinājusi bariatrijas ķirurgu Aiva kliniku virsārstu Igoru Troicki un endokrinoloģi Elīnu Vanagu. Labdien! Prieks jūs redzēt pie manas studijā. Jautājumi ir pulka, mēģināsim raidīt visam tik cauri un varētu iesākumā sākt vispār par to, kas tad ir aptaukošanās kā tāda un vai tā var skart jebkuru cilvēku. Jā, tad aptaukošanās ir ļoti izplatīta, jā, tad slimība, tā ir multifaktoriāla, tāds, es teiktu, medicīnisks stāvoklis, kas raksturojas ar pārmērīgu taukaudu uzkrāšanos, jā, un parasti tas rīks, ar kuru mēs strādājam un izvērtējam primāri, tas ir ķermeņa masas indeks, kad svaru kilogramos mēs dalām ar augumu kvadrātmetros un izrēķinam šo ķermeņa masas indeksu. Normāls ķermeņa masas indeks skaitās no 18,5 līdz 24,9. Tad tālāk seko virsvars, kas ir ķermeņa masas indeks virs 25. Tātad sākot ar 30 ir aptaukošanās 1, 35 jau masas indeks ir aptaukošanās 2, un viss, kas ir virs 35, ir smaga, ja mēs tā devējam arī morbīda aptaukošanās. Virs 40. Jā, es atvainojos virs 40, jā. Tātad, kas vēl būtu svarīgi, laikam, man no endokrinologa viedokļa piebilst, ka mēs izdalām tādu ābolīšu tipu aptaukošanos, jā, kas ir, ja viņu devē arī par androīdu aptaukošanos, viņa biežāk sastopama vīriešiem. Un kā arī varbūt sievietām pēc menopauzes periodā, kad mazinās estrogēnu līmenis. Kāpēc ābolīšu aptaukošanās? Jā, tātad ābolīšu aptaukošanās, jo tātad tauki uzkrājās vairāk ķermeņa augšdaļā, krūšu, rumpja, vēderā apvidū. Un tad otrs variants ir šī bumbierveida aptaukošanās, kad tauki vairāk uzkrājas tātad glutēlajā, augšstilbu un lejas daļā, jā, tā kā sievietām arī pēc menopauzē. Un bīstamāk ir šī ābolīšu tipa aptaukošanās, jo tur uzkrājas šie viscerālie tauki. Viscerālie tas ir tauki ap iekšējiem orgāniem. Un viņi, protams, paaugstina mums kardiovaskulāro risku, cukura diabēta risku, jā, arī miega apnājas risku, starp citu, kad augšdaļā uzkrājas šie tauki, jā, tātad krākšana, tas ir ļoti, ļoti, ļoti bīstami. Jā. Tad vai var teikt, ka tas galvenais, rādītājs, tas, kas nosaka to atšķirības, piemēram, lieko svaru un aptaukošanas, ir tas ķermeņa masas indeks, vai tur varbūt vēl ir kaut kādas tās nianses, kas to atšķirību nosaka? Jā, protams, ir arī šis vidukļa apkārtmērs, ko mēs skatāmies, tas ir arī noteikti rādītāji, tad sievietēm tas ir virs 88 cm, vīriešiem virs 102 cm, kā arī mēs rēķinam šo vidukļa un gūranu attiecību, vīriešiem virs 0,9 un sievietēm virs 0,85. Protams, arī laboratorijā rādītāji mēs ņemam vērā, jā, kas ir glikoze, vidējais cukurs, glikētais hemoglobīns, holesterīna, triglicerīdi, jā. Šie rādītāji, tad bioķīmija. Tad tur ir vairākiem tiem faktoriem jāizpilda. Bet pārsvarā mēs tomēr pamatojamies uz ķermeņa indeksu. Jā. Ko vēl varu piebilst, varbūt aizmirsu, jā, tad par šo ķermeņa tauku sadalījumu. Mēs, ķermeņa masas indeks ir tāds, varbūt, nav varbūt 100% precīzi, jo atlētiem ir lielāka muskuļa masa, jā, un to mēs varam... Tas rādītājs var nebūt tik precīzi, var maldinoši. Var būt maldinoši, jā, un tad mēs varam veikt šo DEXA izmeklējumu, kas nosaka šo muskuļu tauku attiecību. Jā.
Līdz ar to tas nav arī tik viennozīmīgi. Ja tas nav tiešām atletisks, nevajag. Jā, vajadzētu uztraukties. Jā. Un šeit vēl šis te otrs jautājums, ko sākumā minēju, vai aptaukošanas var skart jebkuru, vai varbūt tur ir kaut kādas cilvēku grupas, kurām tā var būt lielāka problēma, jābūt piesardzīgākiem, kā saka. Diemžēl aptaukošanās var skart jebkuru, jā, bet ir riska grupas, jā. Tad pieaugušos, protams, aptaukošanās var skart, neatkarīgi tur ir stress, nav stress dzīvē, bet šī ir tātad menopauze, perimenopauze, postmenopauze ir kritiskais brīdis sievietēm, jā. Protams, nerunāju par psihoemocionālo stresu, kas ir vispār pamatā lielākai daļai, vismaz manā praksē aptaukošanās cēlonis, jā. Bērniem aptaukošanās ir diezgan traģiska, es teiktu, Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā. Kas ir tie iemesli, kāpēc bērniem vienkārši vecāki nedomā par tādu veselīgāku dzīvesveidu? Arī, jā, un es īstenībā tas dzīves ritms un ātrums laikam un vispār viedierītes ekrāni, jā, tā kā laiks pavadītais laiks pie ekrāniem, es domāju, ka jā. Bet pārsvarā tomēr es domāju, ir ēšanas diētas kļūdas, jo mēs redzam ģimenes, kuras sēž McDonald's un visi ēt vienu to pašu, un tas ir, protams, ļoti nepareizi. Jā, pamatā diēta. Abās diēta. Jā. Vēl arī par tām rasēm, kam ir predispozīcijas, lasīju, kad ir Amerikas iedzīvotāji, tātad tie, kas ir Amerikas spāņu iedzīvotājiem ir predispozīcija Klusā okeāna iedzīvotājiem, indiāņiem un Dienvidāzijas viņiem ar zemāku ķermeņa masas indeksu ir lielāks viscerālo tauku daudzums. Tas ir tā kā ģenētiski. Un viņam pārsvarā visiem ir ātrāk veidojas metabols sindroms. Sindroms, jā. Es sākumā pieminēju šo te faktu par katru 8. cilvēku, vēl pirms šīs epizodes skatījos, vai tiešām tā ir 24. gada informācija. Kāpēc tā ir tāda globāla problēma, šī aptaukošanās? Jo arī jau vairāk gadus patiesībā arī rakstot par šo tēmu, es esmu tiešām redzējuši šo vārdu salikumu aptaukošanās pandēmiju, kā jau tādu milzīgu problēmu. Kāpēc tā ir tik liela problēma? Jo patiesībā vairākus gadus, es teiktu. Jo vispār šīs rietumu diētas ļoti plaši izplatās, tiešām tā kā plaši, ātri. Jā, un mēs īstenībā nevaram to ietekmēt, manuprāt. Un tam, protams, ir vajadzīgi kaut kādi starptautiski koordinēta rīcība kaut kāda, jā, jo, nezinu, vai izglītības trūkums, jo, pieņemsim, mani pacienti arī atnāk daudzi, viņi, kā lai saka, laikam neizprot to pat uztura piramīdu, uztura vērtību, ja daudzi skatās uz kalorijām tikai, jā, bet kalorijas ir maldinošas, jo jāskatās, tā kā varbūt maz kalorijas, bet tas produkts sastāv absolūti no ogļhidrātiem. Tātad, jā, jāskatās, vai tur ir olbaltumvielas, vai tur ir šķiedrvielas, un es īstenībā to arī, sāku skatīties, jā, un skatos un cenšos darīt. Galvenā problēma, manuprāt, ir tā, ka mēs ēdam vairāk nekā mums vajag. Jo mēs pārēdamies un mēs varam iest daudz, bet sāc ēt mums notiek tikai vēlāk, tad, kad pārībā saka, ko tas uz zarnam, tikai tad parādās savas ēt. Bet mēs ēdam vairāk nekā mums ir vajadzīgs. Tas ir visa pasaule. Un tas varētu būt saistīts ar to, ka mums tas steidzīgais ātrais dzīvesveids ir tā. Jā, ēšana. Noteikti par steidzīgu ātro dzīvesveidu ir tā, ka mani ieteikumi pacientiem ir tātad ēdiena kvalitāte, ēdiena kvantitāte, fiziskas aktivitātes. Jā, tātad kvalitatīvs ēdiens, tad tas nav fast food, jā. Tātad daudzums, porcijas lielums, un tātad ir jākustās. Respektīvi, tātad, ja tu sēdi mājās vai tu strādā attālināti, tātad tev ir, jākustās papildus, jā. Ēst arī vajag lēnām un 20 minūtes. Un ir arī pētījumi, kas pierāda tātad, ka 20 minūšu laikā tikai šis signāls no kuņģa zarnu trakta aiziet līdz hipotalamu, kas ir mūsu tātad šis apetītes regulācijas centrs. Jā, un tātad aptaukošanās īstenībā mums regulācijas centrs ir galvā, augstākajā endokrīnajā orgānā hipotalamā. Un, īstenībā, ja tu apzinās tādā šūnu līmenī un izprot, kā tas darbojas,
apzināti, jā, tad var kaut ko mainīt savā dzīvē. Bet jāsaka, ka ir cilvēki, kuram tas nenotiek. Viņi ēd daudz, viņiem metabolisms ir tāds, ka viņi var ēst daudz, bet tāpat svars viņam neaug. Tātad cilvēki, kā saka mūsu vanas cilvēks, viņi vinē metabolisku loteriju. Ka viņi var ēst ko grib, cik grib, bet svars nav. Tā ir vielmaiņa, ģenētika noteikti, jā, un tur tie visi multifaktoriāli. Bet tāda cilvēku maz. Jā, kā jau minēja, tas statistikas, diemžēl ir. Mums ir Latvijā 24% aptaukošana. Latvijā 24%? 24%. Ok, wow. Jā, tas ir daudz. Vismaz 4. daļa sabiedrības jau ir ar aptaukošanos, un 50 kopā jau faktiski ceļā uz to. Un liela problēma ir tāda, ka cilvēki nesaprot, ka tā ir slimība. Aptaukošana ir slimība, kuru jau vajag ārstēt. Ja viņa neārstē, tad radās citas problēmas ar veselību. Šeit ir brīnišķīgi pārēji tieši jautājumi, kur es gribēju vaicāt tālāk par tām galvenajām citām, jā, kā minējat, aptaukošanās pati par sevi jau ir veselības problēma kā tāda, bet ar to var nākt kopā vēl visādas citas blakus veselības problēmas. Kas ir tās galvenās lietas, kas var cilvēku piemeklēt, ja viņam ir šī aptaukošanās? Teiksim tā, tie pacienti, kuri nāk pie mums uz operāciju, viņam 80% gadījumus ir jau spiediens, paaugstināts spiediens, hipertensionība, 20%, 40% ir cukurs, otrā tipa cukura diabēts, un arī kaut kur 30% ir problēmas ar lodstāvam un muguru. Tas smagi. Jā, liela slodze uz lodstāvam, uz gūžu lodstāvam, uz ceļu lodstāvam. Kādreiz pie mums pacienti, kuram indicēta ir endoprotezēšana, un viņas neņem uz operāciju, viņa svars liels, un ortopēda negrib taisīt operāciju. Okay. Jā, laikam piebildīšu, tā insulīna rezistence arī, kas ir, laikam, modā arī jauni pacienti nāk, jā, vēlas pārbaudīties mērķtiecīgi, jā, tad tas ir liekais svars, prediabēts, respektīvi stāvoklis, kad ir augsts insulīna daudzums asinīs, daļa tā, ka vienkārši tātad mums glikoze nenokļūst šūnā. Jā, jo hiperinsulinēmies gadījumā ir iekaisums, jā, un tad šie iekaisuma proinflamatorie citokīni, kas ir TNF-alfa, interleikins 6, viņi tātad maina šo signālu, transdukciju, es tā teiktu, jā. Tā, ka tātad šī glikoze ar insulīnu parasti darbojas mums kā atslēga ar slēdzeni, jā. Insulīns ir atslēga, un glikoze tātad ir šī slēdzene. Un, ja šī slēdzene tātad darbojas nepareizi, jo tātad šie glūtu transportieri mums nenokļūst šūnas virsmā, ja viņi peld iekšā šūniņā, bet viņiem ir jānokļūst šūnas virspusē, lai insulīns varētu tā kā, iekļūt. Jā, lai ielaist glikozi šūnā, un tad tas nenotiek, un bet mums šīs hiperinsulinēmies joprojām ir pastiprināta apetīte, tātad sāta sajūta. Tāds aburtais loks. Jā, sāta sajūta mums netiek sasniegta, un mēs vēl vairāk gribam ēst. Un vēl viena problēma pacientiem ar aptaukošanu ir leptins. Jā. Un viņam, kurš izdalās no taukšūnam, un jo vairāk taukšūnas, jo vairāk tauku, jo vairāk leptina izdalās. Leptins arī stimulē izgribu, un zato pašam pacientiem ar aptaukošanu, smagu aptaukošanu, viņš nevar tik galā. Viņš nevar savu. Pie mums bija pacienti, kuri gatavas operāciju, un bija pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts teica, ka pieškām jums to vajag, ka es šo sev muticiet. Bet to ļoti vienkārši pateikt, bet ļoti grūti izdarams. Un pacientiem ar lielu svaru tas vispār nav iespējams. Jā, tad tiešām sanāk, ka līdz ar aptaukošanās var parādīties šīs papildu lietas, kas to cīņu ar lieko svaru padara patiesībā grūtāk. Tāda cīņa ir veidzināma, jo tā apetīte tāda nesamierinām, un tā problēma tikai svaru mazliet piedāst. Jā, varbūt par to leptīnu, jā, jo to leptīna rezistence arī vajag izprast, ko tas tā kā nozīmē.
Jo sanāk, ka mums šīs tauku šūnu, tātad leptīns ražojas tikai tauku šūnās, un tauku šūnas, viņas ko dara, viņas nevairojas, bet viņas hipertrofējas, viņas uzbriest. Un, ja tauku šūna uzbriest, tur tātad rodas kas šie proinflamatorie citokīni, jeb iekaisuma mediatori. Tad tas pats interleikins 6, TNF-alfa, jā, un viņi arī tātad, mērķis leptīnam arī ir hipotalāma kodoli, un sanāk arī tāpat, ja leptīna ir daudz, tad atkal notiek nepareizi šī signāla pārraide, un leptīns nepiesaistās šiem receptoriem, un viņš vienkārši peld cirkulā asinīs, un mēs gribam ēst. Tā kā mums nav sāpes sajūtas vispār. Un kas ir tas galvenais, laikam, ko es vēlētos pateikt, ka tā kā ir jābaidās no aptaukošanas, jo, tā kā tas ir ļoti viegli, bet pēc tam cīnīties, es teiktu, es baidu un saku, ka tas neiespējami. Jūs tā kā paliekat savā svarā, bet jums ir jābaidās no katra tā kā kilograma, jo pēc tam mazināt, praktiski neiespējami. Nemainot neko savā dzīvē. Paliek vien grūtāk. Jā, tas ir tā kā, aptaukošanos, es teiktu, ka ir bumba ar laika tegli. Jā. Ja mēs neko nesākam darīt. Laicīgi. Par tiem risinājumiem mēs vēl tiksim vairāk. Uz otru pusi es vēl gribēju par endokrīno sistēmu. Ja mēs minējam par aptaukošanos, ka šie te vienu no veicinātām jāpaskatās ģenētika, tā varbūt. Tas ir mūsdienu dzīvesveids ar mazkustīgumu un uzturu, kas nav pilnvērtīgs un piesātināts ar tādām ātrām maltītēm, jo tad diena ir tādā steigā un aizņemtībā, ka šķiet nav jau laika paēst. Kā ir endokrinās sistēmas darbība ietekme uz ķermeņa svaru hormoniem un tam līdzīgi, kā tas ir kaut kādā kopsaucējā un ar aptaukošanos? Īstenībā tas ir tāds plašs hormonu tīkls. Tātad šī endokrinā sistēma, kas regulē mūsu šo aptaukošanos, tad tas ir šī hipotalāma hipofīzas, kur ir leptīns un grelīns. Leptīns tad izdalās no tauku šūnām, grelīns no kuņģa. Tātad leptīns ir sāta hormons normā. Tātad mēs tā kā leptīns veicina šo sātu, mēs paēdam, un leptīns piesaistās receptoriem, un viss ir tā kā burvīgi, mēs esam paēduši, negribam mēs stop, tā kā ir ok. Grelīns ir bada hormons, savukārt viņš mums signalizē, grib ēst, dot ēst. Un tātad viņš aktivē šos oreksigēnos. Oreksigēnē tātad tie ir šie, bada hormoni, neironus arī šajā hipotalāmā. Tālāk, kā arī no kuņģa zarnu trakta mums izdalās arī hormoni, kas ir šie GLP-1 agonisti un tāds peptīds YY, arī nonākot tātad maltītē kuņģī, mums no kuņģa zarnu trakta izdalās šie peptīdi, lai veicinātu arī nokļūt hipotalāmā un veicinātu šo sātu sajūtu. Nākamais ir vairogdziedzeri. Vairogdziedzeri hormoni, kuri tātad šis triotironīns un tiroksīns, tā ir 3 un tā 4, kuri TSH stimulācijas ietekmē, tātad izdalās un mums nodrošina normālu bazālo vielmaiņas ātrumu, šis basal metabolic rate. Un savukārt arī tad, labu šo vielmaiņu un tad, svarā nepieņemšanos savukārt. Vairogdziedzera slimību gadījumā, kas ir hipotīrioze un tad pavaināta vairogdziedzera darbība, bieži vien šis Hashimoto tiroidīts, Tad hipotīriozes gadījumā mums palēninos šis bazālais vielmaiņas ātrums un tātad tiek uzkrāts liekais, tātad notiek šķidruma aiztura. Un pamatā bieži vien tie var būt 2-4 kg pāris mēnešu laikā. Kaut kā varbūt neliela periorbitāla tūska nogurums. Savukārt hipertīriozes gadījumā tas ir otrs pretējs stāvoklis, kad ir pārāk daudz vairogdziedzera hormonu un viņi veicina aktīvu šo vielmaiņu. Tātad lipolīzi, tātad tauku šķelšanu un svara zudumu, tādas lietas. Tad vēl ir, protams, šis insulīns, kas no aizkuņa dziedzera, tad viņš arī šis viens no spēlētājiem šajā tīklā, kas normāli veicina tātad šo lipoģenēzi un savukārt pirmā tipa diabēta gadījumā, kad mums ir nav pašam sava insulīna, ja ir autoimūna šūniņu destrukcija, notiek tātad šī lipolīze un svara zudums.
tālāk ir spēlētājs mums virsnieris, un no virsnieriem mums izdalās no virsnieru garozes kortizols, kas vispār stresa hormons, jā. Bet tātad nelielos daudzumos tas ir veselīgi, jā, jo viņš mūs mobilizē, tātad, iet, cīnīties, darīt, jā. Un kortizols parasti tātad, ja tā ir cīņa, tad mums ko vajag? Mums vajag enerģiju, mums vajag cukuru, tā ir glikoneoģenēze. Un, jā, tātad pārmērīgs kortizola, hronisks paaugstināts kortizola daudzums mums veicina šo viscerālo tauku uzkrāšanos, tātad, cukurs paaugstināts, un, jā, un hroniski, un tad, šī abdomināla aptaukošanās var būt. Jā, protams, estrogēni un testosterons arī, tad estrogēni veicina mums šo vairāk, tātad lumbierveidu varbūt aptaukošanos, savukārt testosterons otrādāk, viņš veicina muskuļu masas pieaugumu un šīs liesās muskuļu masas izveidi. Un tādēļ ir arī tāds novērojums, ka varbūt kortizols tiem pacientiem, kam kortizols var būt augstāks, bet viņiem nav šīs klīniskās izpausmes, viņi nav adipozi, tātad tiem pacientiem ir labs testosterona līmenis. Tā sistēma, tur un vēl ir tas hormoni viens otru ietekmē, un tur ir jāskatās, kāda ir tā miedarbība starp viņiem, lai... Jā, un ir tāds hormons adiponektīns no tauku šūnām, tad ir leptīns un adiponektīns. Un tātad, ja viņš ir labā, tātad, adekvātā daudzumā, viss ir labi, tātad svars mums ir labs un izskatāmies labi, bet jā, un tik līdz mums ir liekais svars, adiponektīns krītās, un tad tas atkal tātad, veicina šo citokīnu darbību un iekaisam. Jā, tie ir tie galvenie visi, kas tiešām regulē šo aptaukošanās, jā. Un tā kompleksība vispār. Tas arī svarīgi, mēs jau pieskaramies pie aptaukošana jauniem cilvēkiem, un svarīgi, ja ģimene redz, ka viņam tas dēls vai meita pieaug svara, tad ļoti svarīgi ir endokrinologa konsultācija un izmeklēšana, lai izslēgt visas tas hormonālas izmaiņas, kas varētu arī būt jauna bērnība un var izraisīt to aptaukošanu. Jā, tad par bērniem es varbūt piebildīšu par to augšanas hormonu. Tātad bērnu aptaukošanās gadījumam, ja bērns tā kā pieņemās svarā, bet neaug, jā, tas ir arī tāds, varbūt sarkanā karoga simptoms aizdomāties, doties pie endokrinologa bērnu, lai tātad arī izvērtēt šos hormonus, paskatīties, jā, un tāpēc, ka varbūt, ja zems augšanas hormons, tas arī veicina šo viscerālo aptaukošanos. Es starp citu, cik varbūt daudz jūsu pieredzē pacienti ir tādi, kuriem tās aptaukošanās, liekas, svarā problēmas pamatā ir kaut kādas, problēmas ar endokrino sistēmu, ar hormoniem. Vai varbūt tas ir vairums, kuriem pēc tam varbūt attīstās arī attiecīgi, vai kuriem ir, pamatā tieši? Vispār literatūrā tie ir, endokrīnas cēloņas aptaukošana ir aptuveni mazāk par 5% īstenībā. Hipotireozes gadījumā tie ir 0,52%, jā, tad tas nav daudz, bet visvairāk tas ir tā kā policistiskā kolonītas sindroma gadījumā 6 līdz 10%. Tad jaunas meitenes reproduktīvā vecumā ar lieko svaru, ar akne, ar šo insulīna rezistenci, jā. Tas vairāk, es teiktu, jā. Par aptaukošanās, šis varbūt tāds saudavīs aptaukošanās gadījumā varētu šķist, tāpēc, ka liekais svars šķiet tāds uzreiz pamanāms, ka tas ir jau tāds pirmais signāls, ka noteikti šī problēma varētu būt skārus, bet vai ir vēl kaut kas var rosināt, domāt par to, ka tas jau vairs nav tāds veselīgs svara pieaugums un ka ir jāiet pie ārsta, jo minēja, pašā sākumā arī minēja par to, ka šie liekai tauki var arī uzkrāties ar priekšējiem orgāniem, tas jau nav redzams atkal. Kas ir varbūt tas brīdis, kad, tas moments, kad cilvēkam, un tās lietas, kuriem cilvēkam jāpievērš uzmanība, un tad jāvēršās pie speciālista, ka te varētu jau būt, problēma kāda. Redzēt, kā, ārsts laikam ir tas cilvēks, kurš izvērtē, pacientu tā kā no galvas līdz kājām apskatā un uzklausījā.
Tad apskatot dažreiz pacients, varbūt viņam var nebūt īsti sūdzības, bet vizuāli varbūt tādas pazīmes, ko mēs kā ārsti pamanām uzreiz. Pieņemsim, hipotiriozi arī ir raksturīgi, tad pavainotai vairākcēs ar darbībai, ja tā ir ielaista mūsdienās, tā nevajadzētu būt, un tā īsti nav, tie ir kaut kādi pāris gadījumi skaitāmi uz pirkstiem. Kad periorbitāli tūska tāda sausa āda kļūst tāda, ka pilnīgi zviņojas, ja zviņas krīt no tas tā vairāk tādiem, varbūt gados vecākiem pacientiem, pieņemsim, kuriem nesako līdzi, vai nav radinieki īsti, vai kaut kā tā, kuri ir pamesti, diemžēl. Es esmu vienkārši tādus redzējusi gadījumus, un es zinu, kā tas izskatās. Tur ir bradikardija parasti, salšanas sajūta un šī svarā pieņemšanās neskaidrā. Kas vēl varbūt šis Kušinga sindroms. Tas ir atkal klīniskās pazīmes. Jūs minējāt, ka tā aptaukošanās, bet īsti tā kā nevar saprast. Bet atkal tas ir paaugstināts kortizola līmenis, kad mums ir veidojas šī arī mēnesveida seja, aptaukošanās, mēnesveida seja, šis kakla, šis tauku spilventiņš, šis bifeļa kupris veidos un arī strijas uz vēdera tādas. Bet tas ir sanāk kaut kādās konkrētās zonās. Jā. Zonas mainās nevis viss ķermenis, bet jāpievērš uzmanību. Jā, un aptaukojas pacients parasti pie manis 30 minūtes pieņemšanā, un tas ir samērā maz. Jā, jo zinu, ka ir ārsti, kuri strādā 15 minūtēs, varbūt ar kroniskiem ilgstošiem pacientiem tas ir iespējams, bet ar pirmreizēju pacientu tas ir maz. Es parasti aptaukošanās gadījumā lūdzu, izģērties, vismaz novilkt to parādīto kreklu, pacelt un apskatīt, tomēr izvērtēt, jo tā ir, ārstam tad ir gan jāskatās, gan jārunā, fizikāli jāizmeklē, īstenībā daudz, bet mums tagad ir tik daudz šie papīri, birokrātijas darbs, ka tu vienkārši, reizēm nespēji un protams, ir risks, ka tu kaut ko palaid garām, bet, ir jābūt šiem mērķtiecīgiem jautājumiem. Un par akna meitenēm, tad akna izteikti. Arī akna var būt liecināt par policistisku ovalnītes sindromu. Jā. Un neregulāras menstruācijas, tad šie cikla traucējumi. Tas arī ir signāls doties pie endokrinologa. Jā, par virsoties jau uz otru sarunas pusi, par to ārstēšanu. Vispirms gan jautājums, vai vispār aptaukošanos ir iespējams novērst. Skaidrs, ka tā nelielā procentuālā daļa, kas ir laimējuši vielmaiņas loterijās, kuri var šķietam mēst jebko un svars nenāk klāt. Kā ir tiem citiem, kuriem viņi strādā, tā netik efektīvi, vai aptaukošanos var novērst pilnībā, un ja tomēr tādas kāras, kas ir tie ārstēšanas veidi. Par to jādomā pašiem cilvēkam, jo, kā kolēģi pareizi minēja, ka jau svars ir liels, tad tiešām jau vilsas, ko saka, aizgāja, bet lai cilvēkam jādomā par to, ko viņš šeit, cik daudz viņš šeit, un tādā gadījumā, protams, tu var visu. Tādā ziņā, ja ir tie faktori, tur aktīvāks dzīvesveids, domājam par pilnvērtīgu uzturu, es pieļauju arī mēģinam samazināt stresu, varbūt neliedzam pilnībā sev tos tādu, baudu ar ātrām ēdināšanas maltītēm, bet, protams, lai tā nav katra ēdienreiz, ja šie te faktori saslēdzās, tad, un ja nav arī, es pieļauju kaut kādas hroniskas saslimšanas, tad tīri teorētiski aptaukošanās arī cilvēki var neskart. Jā, bet par to tad jādomā. Veselo cilvēku var neskart, protams, ja viņš pareizi uzvedās, ja viņš pareizi iet, tad viņam tāda aptaukošana nedraud, bet mēs ēdam, kā es jau minu, vairāk nekā mums vajag. Jā, redzēt, ko es arī pacientiem stāstu, ka nav tādas vienas konkrētas diētas. Diētas ir dzīvesveids. Tāpat kā arī vienā grāmatā rakstīts, ka laimei nav ātri risinājumi, laimei ir dzīvesveids. Tātad mums ir ikdienā jādzīvo tā, lai mēs gūstam arī baudu no tā, mēs pareizi ēdam un mēs pareizi arī kustamies. Tātad, tie varianti ir, protams, kaloriju deficīts ir 500 līdz
no 500 līdz 600 kilokalorijiem mazāk dienā mēs ēdam, un mēneša laikā mēnešu laikā, nedēļas laikā ir 0,5 kilograms līdz kilograms, tas ir ļoti labi uzsvaru uzvedums, tad kaut kādi 4 kilogrami mēnešu laikā. Kas nākamais, protams, ir svarīgi šīs fiziskās aktivitātes 150 līdz pat 300 minūtēm nedēļā. Tā ir aerobā slode, tāda, ka tu esi viegli aizalsies, vai tā ir ātra staigāšana, vai braukšana ar riteni. 2-3 reizes nedēļā spēka vingrinājumi. Tas, kas ir vadlīnijās un vispār visiem rekomendējam arī pacientiem stāstu, tad skaidrs, ka problēma ir tātad, ja ir aptaukošanās un tā ir morbīda, 3. pakāpe, pacienti ko stāsta, viņi stāsta, ka sāp locītās, es nevaru iet uz zāli, es neko nevaru, es pat nevaru iet ar nūjām. Jā, ir baseins arī kaut kāpēc nē. Un tad es saku, varbūt vismaz hantelas tātad mājās un vienkārši ņemt un cilāt, kaut ko darīt, jā, tātad paklājiņš un vingrot. Bet, tā ir tāda apņemšanās, kas ir jāsaprot, jāmaina uz mūžu, tā teikt. Jā, diēta, protams, mazāk šie ogļhidrāti, ātri ogļhidrāti, tātad mēģināt izslēgt maksimāli. Un vairāk varbūt tendēties šo vidusjūras diētu, kur ir šķiedrvielām, rieksti, avokādo, šie veselīgie tauki un arī olbaltumvielām bagāta diēta. Nākamais jau tur ir farmakoterapija. Jā, bet jāsaka, ka mūsu pacienti, viņam tas ir tāds, es cīnos ar svaru kopš jaunības, es sēdu uz diētas, es zaudēju tur 10, pēc tam pieņemu uz 15, pēc tam es atkal zaudēju 15, tad bija 20, un tas svars ļoti aug. Visu laiku tā lēkā. Jā, līdz ar to tas, vai tu visu laiku ievēro diētu, vai neievēro vispār. Jo nav iegas, ja tu dari to epizodiski, tas nedarbojas. Tas svars tāpat kaps, un cilvēkam jāsaprot, ka viņu visu mūžu jādomā par to, ko viņš šeit, tikai tādā gadījumā būs kaut kāds rezultāts. Jā, un tādā ziņā arī, jo ātrāk par to sāk domāt, saulēcīgāk, un tad es pieļauju, tas arī nav tik grūti, jo tad nesaskarās ar to problēmu, kur jau ir tas virssvars vai jau pēc tam aptaukošanās, kur jau ir jādomā drastiskāk, jāķers klāt ar to svaru mazināšanu un vēl varbūt papildus veselības problēmām. Jā, kāpēc laicīgi jādomā, ir iespēja mainīt, jo mums pastāv šī neiroplasticitāte smadzenēs šajā hipotalāmā un limbiskajā sistēmā, kas ir uzvedības, kur arī visi šie hormoni ļoti, ļoti sarežģītā tīklā darbojas. Neiroplasticitāte, tas nozīmē, ka mūsu šie ieradumi maiņa ir pierādīts, ka tātad ieradumus var mainīt no 18 līdz 254 dienām. Tātad tas ir 2 nedēļas līdz gada laikā. Tātad, ja mēs apņemamies to darīt, un es teikšu godīgi, es arī es domāju, ko es ēdu un kādā secībā un cik daudz. Protams, man ir arī šīs pārēšanās kaut kādas stresa jātur. No epizodes un tā, kas ir jebkuram, bet pamatā epizode. Jā, epizode, bet pamatā tad ir jābūt šai kaut kādai konsekvencei. Jā, un ir iespēja mainīt, bet vajag vienkārši to apzināties ar šo mūsu prefrontālo garozu, kas arī ir šis gala lēmuma pieņēmējs īstenībā mūsu prefrontālā garoza, jo hipotalāms, viņš mums nodrošina dod tātad šo homeostātisko ēdiena kontroli hipotalāmā līmenī, bet mums vēl ir tāda hedoniska ēšana, kas ir ēšana baudas dēļ, ēšana prieka dēļ, tāpēc, ka viņš ēd un es arī ēdīšu, tāpēc, ka ir kompānija un piekdiena, un es nezinu, kas vēl ir, bija smaga nedēļa, gribas palitināt. Jā, un ziniet, darba diena. Jā, un īstenībā redziet, ko nozīmē homeostāze. Homeostāzei tad nevajag tos čipšus, tos cepumus, saldumus, konfektes. Tas ir vajadzīgs tam tai baudai, dopamīnam, jā. Bet īstenībā, ja jūs tā kā pats sev pasakat tātad man pietiek ēst, varbūt, jā, varbūt pasakojam līdzi, cik ātri mēs ēdam, uzņemam to laiku. Dažreiz es tiešām sadzīšos godīgi, es esmu mēģinājis to darīt. Un tas strādā. Bet tā ir tātad šī apzinātā klātesamība un mindfulness, viņu vēl arī dēvē. Es pēc tam beigās arī pastāstīšu to grāmatu, kuras arī tā populāri zinātniski īstenībā viegli cilvēkiem saprotamā valodā varētu izprast šo
Tad, ko es arī iedomājos, tad arī problēma varētu būt tā, ka man arī tāds ieradums ir ēst skatoties kaut ko. Jā. Tad tās 20 minūtes... Telefonā. Nē, man patīk seriāli uzlikt kādu fonā, skatīties. Tas zog dopamīnu, jā. Tas zog dopamīnu, un mēs gribam vēl vairāk un vairāk un vairāk. Un es aizlaidu, tas ir vēl nākamais punkts, varbūt beigās es varētu apkopot to, ko es saku pacientiem. Jā, tad šī ēdiena kvalitāte, kvantitāte, fiziskas aktivitātes un neēst televizoru priekšā vai jebkuru viedierīču priekšā. Nu, es nezinu, kā ir ar mūziku restorānā, droši vien tas ir mazliet cits, un kad mēs kompānijā tā, bet mājās ikdienā nedrīkstētu. Tā ir, būtu jāiet pie galda virtuvē, paēd un koncentrējies uz to maltīti, un tad dodies tālāk uz savas ikdienas darbos. Tas būtu pareizi. Par tām... Jā, vēl par šīm ārstēšanas metodēm skaidrs, ka šie dzīvesveida faktori, tas tādas pamatlietas, kurām visiem jau vajadzētu būt, bet pie kurām būs varbūt vairāk jāpiedomā tajā brīdī, ka ir šī aptaukošanās skārusi, bet par tādām jau nopietnākām metodēm, viena no tām ir bariatrija arī. Kas tā ir par operāciju vai... Katram, kurš skārusi aptaukošanās, ir jāapsver šāds solis, vai tie varbūt tas ir kaut kādi gadījumi, tikai atsevišķi kaut kāda pacientu daļa, kuriem šāda tieši metode ir ieteicama. Pirmkārt, pacients sākumā viņu vajag pašam mēģināt, un ja viņš ir mēģinājis jau vairākas reizes un viņam neizdodas, tad viņš nonāk pie mums. Bariatrija nevaru teikt, ka jauna, jo pirmas bariatriskas operācijas bija veiktas 85. gada pagājušā gadsimta, bet samari jauna nozare. Mūsu operācijas noved līdz svara zudumu. Un pēc pārsvarā esam divas operācijas, ir daudz vairāk metodas, bet pašlaik ir 60% kuņģa samazināšanās vai piedrukņa rezekcijas un gastric bypass vai kuņģa apiešu operācija. Mainot anatomiju, mēs mainām hormonu bilanci kuņģa zāļu trakta, kur atbildīgi par tiem procesiem, par ko mēs jau runājam. Ja? Mēs redzam, ka pēc mūsu operācijām mazinājās tas hormons, kurš atbildīgs par ēstgriebu brīvības, viņš izdalās kuļģi, un arī palielinās hormoni, kur izdala ēstkuļģi, GLP-1, un līdz ar to cilvēki zaudē līdz 80% no lieka svara. Protams, viņš var zaudēt arī 50 un 30, tas atkarīgs no jau pacienta, jo protams, nevar domāt, ka mēs taisam operāciju. Jā, ka mums aptuveni 10% pacientam ar svaru atgriešanu pēc jebkuras operācijas, un mēs redzam, ka vienkārši viņi nepareizi uzvedās, jo viņi aizmirst par pirmā gada laika, kad tas svars krītas strauji, viņi priecīgi, pēc gada, kad tas svars stabilizējas, viņa aizmirst par to, ka viņam ir izdarījis, un viņa saka, es vairāk nekā viņam vajag. Tas ir to, par ko es jau sākumā teicu, ka brīnumi pasaulē nenotiek, mēs saņemam kalorijas vairāk nekā viņas izterējam, līdz ar to tas svars arī nāk klāt. Tad viena no tām lietām, ko es gribu vēlreiz tā uzsvert, bariatrija nav katram, kuram ir aptaukošanās, drīzāk tiem, kuriem ir problēma ar to, ka viņiem pašu spēkiem neizdodas no tā svara atbrīvoties. Tie būtu drīzāk tā cilvēki, kuriem būtu iespēja ieteicams apsvērt šo metodu, vai... Ja cilvēkam ir masindeks svara pa 35, un viņam ir tas slimības, kur iet kopā ar svaru, tā skaitā cukura diabetes, hipertenska slimība, artrozartrīti, nāk sāp no hiperholestinēmiem, tad... Sliktā miegā. Jā. Tad viņam paredzēt var būt indicēta operācija, un ja viņam nav tas slimības, un ir masindeks virs 40, tad arī.
būtībā mūsu pacients vidējais ir sieviete ap 40 gadiem un ķermeņa asandukts ir virs 40 bez saslimšanām, bet mums arī bija pacienti, kuram ir 60, šodien operēja pacienti viņiem, kad viņi atnāca pie mums uz pirmo konsultāciju, mūsu tie svari, viņi līdz 20 kg viņi nerādīja. Viņa 90. gada dzimusi samara jauna sieviete, un viņa bija gatavojusies operāciju, un tagad operācijas laikas 176 svars bija. Protams, tādās gadījumās tas ir pišķi par vēl, to vajag darīt laicīgi, kamēr vēl tas nav attīstījies, tad tik smagas izmaiņas, jo, saprotu, ka cilvēkam, kur svars ir pie 200, viņam viss organisms jau ir tā kā bojāts, jā, tur. Bet, tomēr arī tās šādas ārstēšanas metodas gadījumā arī ir jāatcerās, jāuzsver tas, ka tā var palīdzēt ar šo te svaru mazināšanu, tāpēc, ka izmainās vienkārši orgānu darbība. Tas, kā strādā mūsu ķermenis un mainās, potenciāli mainās šī te apetīta, sāta sajūta, un kas diezgan dabiski regulē to, cik daudz mēs patērējam pārtiku, un attiecīgi tad arī kāda tauki var uzkrāties. Bet kā jāatcerās, ka tāpat tās ir jādomā par to uzturu, joprojām par fiziskām aktivitātēm, joprojām ir jādomā arī pie šādas metodas, bet tā nedrīkst aizmirst arī tajā brīdī, ka tu esi jau it kā savedis sevi kārtībā, izties labāk, jūties labāk, ka tas nenozīmē, ka tā problēma ir atrisināt uz visu atlikušo. Lieta ir tāda, ka aptaukošana ir hroniska iesadvieša slimība. Un mēs dodam iespēju zaudēt to lieku svaru, vismaz līdz kaut kādam normālam cipariem, bet pat tāpat pacientam pēc tam vajadzēs piedomāt, ko viņš šeit un cik viņš šeit un tā tālāk. Jo savādāk es jau teicu, ka nav jēgas. Tāpēc mums bieži vien pacientus konsultējam pie psihologa pirms operācijas, lai saprast, vai viņam ir motivācija. Jo, ja cilvēkam nav motivācija, tad var darīt visu, ko, izņemot smadziņu pārstrādēšanu, nebūs nekāda laba rezultāta. Starp citu, ar to psiholoģisko faktoru, tur arī nav tāda miedarbība, tu redz, ka ir šī te problēma ar lieko svaru tik ātri, nesanāk varbūt tik pie rezultāta, vai varbūt vispār nesanāk tik pie rezultāta, tas nav kaut kāds arī pretēji efekti nerada, kad padodās cilvēks un atkal padodās tā iešanai līdz ar to. Jā. Ir tā, pacienti, kā viņi stāsta, es ievēroju dietu, es eju uz fizisko nodarbību 3 reizes nedēļā zālē un redzu, ka nekas nenotiek. Kas stāv uz vietas, tas stāv. Un, protams, tad pazud motivācija visu to turpināt darīt, jo nav nekāda rezultāta. Bet pēc operācijas ir bišķi savādāk. Pacients zaudē svaru, viņš redz, ka viņš visu pareizi dara, viņam paliek vairāk enerģijas, viņš var tur skriet un nodarboties ar aktivitātēm, un tad parādās motivācija visu to turpināt. Man bija viena paciente, viņa bija ļoti motivēta. Ar mūsu pacientiem nodarbojas arī dietologs pēc operācijas, bet viņa tur iesaka, ka jums porcijas tas apjoms var jābūt 150 ml. Viņa teica, ja es iešu uz kafejnes, es ņemšu līdz svāras, un lai būtu ne 150, bet 145. Un viņa tiešām bija ļoti motivēta, viņa izoperējas no sākumā viņa, pēc tam vīrs un pēc tam vīrs māte. Es varbūt varu iebilst par svariem. Daktaris ierunājās, man arī ir viens tāds pacients, jauns vīrietis, kurš tad arī atnāca ar lieko svaru insulīna rezistenci, izteiktu. Tātad mēs visu izrunājam tā, un viņam tika izrakstīts šis metformīns, ko mēs arī rakstam pie insulīna rezistences bieži vien, kas tā kā viņam palīdzēja. Bet
viņš ļoti nopietni sāka izturēties pret savu ēdienu un fizisku aktivitāti. Viņš tā kā tiešām tā ļoti nobijās un sāka to visu darīt, pilnīgi svērt produktus. Tā kā es parasti neiesaku pacientiem, svērt produktus, vienkārši tā kā viņiem akcentu lieku šo porcijas apjomu un tātad, šo sadalījumu, to šķīvja principu, bet viņš pilnīgi sāka svērt produktus, un tur, man liekas, kaut kādi 3 mēnešu laikā bija 20 kg. Sarunas gaitā vairāk kārt pieminēts, jūs pieminējāt, ka ar pacientiem strādā psihologu parunā, dietologs tiek piesaistīts, pie endokrinologa vajag aiziet pārbaudīt hormonus. Tad cik būtisks ir aptaukošanās gadījumā tāds komandas darbs, lai strādātu cilvēku? Saprotu, ka ar pacientu strādāt, saprotu, ka nepietiek ar to, ka tu aizies pie viena speciālista, viņš tev pateiks visu, kas tev jādara, un ar to pietiks, ka tā ir tāda komanda, kā es saprotu. Ļoti pareizi. Ne tikai endokrinologs, dietologs, mēs arī nodarbojamies ar rehabilitologiem, jo arī svarīgi pacientam pēc operācijas viņi iemācīt viņam pareizi kustoties, jo tad, kad ir tā, ka svars krītas pirmā gada laikā, un viņam palika vieglāk, bet mainās tas kustības intensitāte. Jā, un līdz ar to viņu vajag iemācīt pa jaunu, gan stēgat, gan sēdēt, jo mainās visas ķermeņa centri, un vairs nav jānest. Jā. Tāpēc, komanda ir svarīga. Teiksim, pie mums Aiva klinikā mēs sadarbojamies gan ar kardiologu, gastroenterologu, rehabilitologu, endokrinologu. Mums ir dietologs ļoti svarīgi. Mēs redzam, ka pēc mūsu datiem tie pacienti, kuram ir dietologu uzraudzība, rezultāts ir daudz vairāk nekā viņam nav uzraudzības. Tas komandas darbs ir tiešām svarīgs. Un kā jūs varbūt motivējat tos pacientus, kuriem šķiet, ka nolaiž rokas, jo mūsdienās arī ne tikai tas ātrais dzīvesveids ietekmē to, kā mēs ēdam, bet tas ātrais dzīvesveids arī ietekmē to, ka mums gribās ātrus rezultātus jebkurā situācijā, tostarp arī tāda svara mazināšanā un veselības uzlabošanā, bet tas nav tik ātri, diemžēl tas nenotiek tik ātri. Un kā jūs varbūt motivējat savus pacientus, ja redzat, ka rokas sāk nolaisties un ir šis te bažas, ka varbūt rodas pretējais efekts, gribas to ēdienā rast. Un tad ir, protams, tas nenotiek ātri, tas ir jāapzinās visiem. Tas punkts. Tas nebūs ātri. Protams, pirmais ir jāizslēdz šīs endokrīnās patoloģijas, kas izraisa aptaukošanās, tātad šī hipotirioze, Kušings, policistisko ulnītes sindroms, hipogonādisms, kas ir tātad, vīriešiem varbūt jau un tā. Ja tas viss tiek izslēgts vai arī tiek konstatēts un tiek ārstēts adekvāti, pieņemsim hipotirioze ar levotiroksīnu, ja tas ir Kušings, tad ir vai tur ir operācija vai medikamentoza terapija, policistisko ulnītes sindroms, tur ir metformīns. Arī šī hormona terapija ir neregulārs cikls, ja tas viss tiek darīts, tad nākamais solis, protams, ir, es vienmēr saku, tad nekoncentrēties varbūt uz šīm kalorijām, bet uz uzturvērtību, uz tā ēdiena kvalitāti, kas vēl tātad, tikai fiziskas aktivitātes bez diētas maiņas neko nedos, jo tā ir viena no biežākajām kļūdām, kad tā kā es eju uz sporta zāli 5 reizes nedēļā, vai tur bez mazai katru dienu. Bet kas notiek pēc tam, pieņemsim tā treniņā, viņš sevi vienkārši tā kā, palutina ar kaut ko vairāk, un tad, es esmu nopelnījis. Jā, esmu nopelnījis, un tad tas arī nedarbojas. Vēl varbūt, redziet, tātad šī aptaukošanās iet arī ar to diabētu, kopā hipertensiju. Pieņemsim, arī skatāmies uz šiem rādītājiem, ne tikai uz svaru kā tādu rīku, bet arī, pieņemsim, man pazeminās asinsspiediens, cukuru līmenis uzlabojas tukšā dušā no rīta, pazeminās triglicerīdi, holesterīna uzlabojās, tas jau ir rādītājs.
pieņemsim, elpas trūkums pazūd, tu vari uziet augstāk, tur 2., 3. stāvā bez apstājas. Tas arī ir, labs sasniegums, ko pacienti atzīmē, protams, ka, arī pēc bariatriskām operācijām, kad viņi arī notievē, viņi vienkārši saka, ka mana dzīve vienkārši ir pamainījusies, kļuvusi vienkārši savādāk, es varu spēlēties ar saviem bērniem, jo nav sāpes locītava, es varu skriet un tā. Un man nav vairs kauna izjūta, un es neesmu atkarīgs no medikamentiem. Tātad diabēta ārstēšana arī var būt, mēs varam pārskatīt šo medikamentozo terapiju, kaut ko mazināt. Jā. Tas ir diezgan vērtīgi. Un, jā. Tad tādā ziņā nevajag ieciklēties uz to, ka tā aptaukošanās ārstēšana ir tikai tas, ko tur redz spogulī. Ka tur ir tik daudz tās it kā mazās lietas, ko ikdienā mēs varbūt tās nenovērtējam tik daudz, bet kaut vai tāpat uzkāpšana uz 2., 3. stāvu bez problēmām, bez locītavu sāpēm, bez tādas smagas aizdus, ka jau tajā brīdī jūties labi, tā jau ir tāda liela uzvara patiesībā, ne tikai. Jāuzver šī arī veselīga aptaukošanās, kas tātad, ir, ietver šo, pēc ķermeņa masas indeksa mēs esam tā kā aptaukojušies, bet mums nav šīs slimības, tātad diabēts, nav hipertensija, un tātad, šis viss izzūd, tātad, tas ir labi, bet mums ir jāstrādā tālāk, lai atkal tā kā šī slimība neatgriežas vai neprogresē. Tā kā jāskatās, tātad viss kopam. Es saviem jautājumiem izgāju cauri. Varbūt vēl kaut kas tāds, ko es gribētu uzsvērt saistībā ar aptaukošanu. Jūs minējat grāmatu, ko jūs parasti iesakāt pacientiem. Klausītājiem varbūt var ieteikt. Ir tā glikos revolūcija grāmata, kas ir, es nezinu, plaši tur arī sabiedrībā. Un tā zinām, kur arī franču bioķīmika viņi stāsta par to, kādā secībā pareizi ēst. Varbūt tā kā mēs sākam ar dārzeņiem, tad nākamais sekošais olbaltums un tikai tāda ir ogļhidrāts, jo tādā veidā šie dārzeņi un šīs šķiedrvielas, viņas palēnina cukuru uzsūkšanos. Un šī glikozes līkne ir lēzenāka. Tas īstenībā ir svarīgi insulīna rezistences un aptaukošanās un diabēta pacientiem noteikti, ko varētu. Un pēdējā grāmata, ko esmu lasījusi, ir šīs par 6 vielas, kas maina tavu dzīvi. Tas ir zviedru tāds, arī autors, grāmatu autors, un viņš ir šajos TED Talks piedalās, un tur īstenībā par serotonīnu, dopamīnu un par šiem estrogēnu, testosteronu un par endorfīniem arī diezgan labi izstāstīts, jo arī par šo laimes un prieka sajūtu, jo pamatā aptaukojies cilvēks, viņš nav laimīgs. Jā. Un tas, manuprāt, ir tas, par ko jārunā. Un īstenībā mums ir jākļūst laimīgiem. Ko tas nozīmē? Tas ir tā kā īstenībā darīt darbu, kas tev patīk, jo, ja tu ikdienā ej uz darbu, kas tev nepatīk, ilgtermiņā tas noved pie, neapmierinātības, depresijas un slimībām. Un, protams, stresēšana un arī tas viss notiek, Jā, tas, ko mēs arī te vairāk kārt minējam par to psihoemocionālo stāvokli un ēšanu, ka tas nav viens no otra atrauti. Un ka ir jādomā par... Tas ir pamatā īstenībā, es teikšu godīgi, 2 gadu laikā ambulatorajā praksē es pamatā redzot aptaukošanās cēlonis, pamatcēlonis ir psiholoģiskas problēmas. Piemēri, vai tā ir darba zaudēšana, tā ir šķiršanās un tā ir kāda radinieka nāve. Vienkārši nevar pārdzīvot cilvēki un tā notiek, Tas ir visā pasaulē, bet, tā ir dzīve, un tad, ir kaut kā, ir jāizprot, un īstenībā ir tā, ka, ja tu nezini, ko darīt, ir tātad, jāsniedzas pēc zināšanām. Tātad, vai tu nopērc grāmatu, es arī iesaku pacientiem, vai tu ej uz konsultāciju, tātad, tu meklē palīdzību, un tas, protams, maksā arī pareizs ēdiens, īstenībā maksā. Un es arī saku, ka tas ir dārgi, tas nav lēts prieks īstenībā pareizi ēst, jo vai tu tātad ieguldi šos līdzekļus kvalitatīvā ēdienā, vai tu pēc tam tātad ārstē. Jā, vai par galvu agonistiem, vai par bariatrisko ķirurģiju un tā. Un tie ir ieradumi un ģimenes ieradumi, protams, no bērnības, kopš bērnības. Tas ir ļoti svarīgi, jo ieraduma maiņa tiešām ir no bērnības, un kādu, piemēram, mēs redzam ģimenē, tā arī,
pēc tam pamatā mēs arī dzīvojam. Nu, jau kaut ko nemainu. Nu jā, vecāki jau ir tie, no kuriem mēs mācāmies. Jā, tā ir. Nu, jāmīl sevi, jo īstenībā kas ir, ja mēs ēdam visu, kas pagadās, jeb, tātad neveselīgu ēdienu, tā ir, nemīlestība pret sevi viss, tiešākā veidā. Cita lieta, protams, ja tev nav zināšanas, jā, bet, es arī minēju, ko darīt, ja tev nav zināšanas, tad tev ir jāmeklē, jā, un tas ir tas, varbūt tas rīks, kas tiešām varbūt, daudziem var palīdzēt, jo, kad tu esi tādā bezizējā un tā, un, jā. Es arī gribu piebilst divas lietas. Pirmais, labāk sevi nenavesties aptaukošanu. Šajā gadījumā tik tiešām, kā teiks kolēģi, būs gan dzīve kvalitāte būs laba, gan psiholoģisks stāvoklis būs labs. Bet otrais moments, ko es gribu arī piebilst, mūsu cilvēki, diemžēl, nesaprot, ka aptaukošana ir slimība. Un kā jebkuru slimību viņu vajag ārstēt. Mēs ārstējam tur bronhiālu astmu, mēs ārstējam arteriālo spiedienu, mēs ārstējam cukura diabetu, bet mēs neārstējam aptaukošanu. Mūsu tautē vajag saprast, ka aptaukošana nav kosmetiskā problēma, bet slimība, kuru vajag ārstēt ar diētam, ar zālēm pašlaik ir, un ja tas neizdodas, tad ar operācijām. Jo, ja viņa nersa, tad vienkārši dzīves kvalitāte laiku būs ļoti slikta, un cilvēki pie mums nāk pacienti, kur jau gandrīz var pastaigāt paši, un tas jau, protams, ja mēs kaut ko izdaram, viņam dzīves kvalitāte uzlabosies, bet tāpat jaunais ķermenis vairs nebūs. Jaunais sirds nebūs, jaunais nebūs uzstāvs, un tā tālāk. Es piemirstu vēl pēdējo pateikt tātad par šīm komplikācijām, kas ir aptaukošanās. Tad es teicu, ka tā ir bumba ar lēkadegli, bet jāatcerās par arī audzējiem. Jo aptaukošanās ir iekaisums, un iekaisums veicina šo audzēju attīstību. Un ir pierādīts, ka sievietēm pēc menopauzes periodā ir lielāks risks krūtsvēzim, kolorektālais vēzis arī aptaukošanās gadījumā ir lielāks risks, un arī endometrija vēzis. Arī aizkuņa dziedzervēzi. Jā. Un tas īstenībā, tās ir tās lietas, kā ir jābaidās. Es saku, no aptaukošanas ir jābaidās, tad jau prevencija maksimāli. Tā tāda draudīga frāze, bet nekas cits šajā situācijā nav atbilstošāks. Jā, es arī sev galvā šos te vārdus, tas ir tas arī, ko es gribēju tagad sarunas noslēgumus, esmu tik daudz plašīgi izrunājuši, varētu noteikti runāt vēl. Bet jau uz noslēgumu, tā ir frāze arī, kas man galvā virpinājās par to, ka no aptaukošanās ir jābaidās, jo jā, viens ir tas, ka tas ir tikai vizuāli ir pirmais, ko mēs redzam, bet tur apakšā ir tik daudz kā cita, vai ja vēl nav, tad varbūt tik daudz kā cita, jo jā, kā arī minējāt, tā ir tikai vienīgi bumba ar lēkadegli, un jā, tad mēģināt kaut kā kopsavilkt šo te, ja ir šīs te bažas par aptaukošanas, ka tas liekais svars nav vairs tādā veselīgā līmenī, noteikti ejam pie speciālista. Var mājās pats mēģināt arī ķermeņa masas indeksu aprēķināt, bet, kā jau arī minēju, nevienmēr tas rādītājs var būt arī tāds precīzs. Atsevišķos gadījumos tas var būt maldinošs, bet noteikti nebaidamies iet pie speciālista, kurš arī pie ārsta kādu, kurš izstāstīs, novirzīs arī uz pareizajām pārbaudēm, lai pārbaudītu, vai nav arī kādas blakus saslimšanas jau vai veicinājušas aptaukošanās, vai varbūt tās aptaukošanās nav izraisījusi. Un galvenais atcerēties, ka viss pamatā tomēr ir dzīvesveids gan tiem, kam nav vēl aptaukošanās, gan tiem, kurus, diemžēl, ir šī problēma skārus, ka tā ir tā lieta, par ko ir jādomā visas dzīves garumā, ka tas ir uzturs, tā ir tā kustība un arī, protams, emocionālais stāvoklis. Jūtamies labāk, arī spēsim labāk par sevi parūpēties un arī dienas beigās arī izskatīsimies labāk. Jā, tā laime ir mūsos pašos. Jā, bet to tātad iegūt, tas nav viegli. Tas nav viegli un izprātu. Jā. Tas nav viegli un tas nav ātri, bet tas nenozīmē, ka tas nav neiespējami.
galvenais ir nenolaist tās rokas, bet, ja nolaižās, tad nebaidīties arī prasīt kādam speciālistam palīdzību vai papildus motivāciju. Vai varbūt iemācīties vienkārši skatīties uz tiem rezultātiem citādāk, kā mēs te arī runājām, ne tikai tas vizuālais, bet kaut vai tas, ka līdz vienu stāvu augstāk var uzkāpt bez aizelšanās, tas tā jau ir liela uzvara, ņemot vērā šo te, veselības problēmu, ka tā ir veselības problēma aptaukošanās. Jā, Elīna un Igor, teikšu jums liels paldies par sarunu. Mēs tiešām esam izrunājuši ļoti plaši. Un skatītāji, paldies, ka klausījāties mūs un skatījāties šo un arī visas citas podkāstu veselīgas sarunas epizodes varat atrast portālā TV3LE, kā arī mūsu YouTube un Spotify kanālos. Šoreiz saku vēlreiz visiem paldies, bet tiekamies jau vēl pēc pāris nedēļām, kad spērsim nākamos soļus tuvāk veselībai ar jau kādu citu Veselības centra apvienības speciālistu. Paldies! Paldies! Paldies!